jāiziet speciāli varbūt skoli, ja? Nu kā kuram, bet skatītāji, tuvojas visu svēto diena, ja? Mošķi un ragans lien ārā no savām slēptuvēm, un tieši tāpēc jūs mums tieši mazie bērni tagad varētu līdzēt, ja? Jo mēs sadarbībā ar Tirdzniecības centru MOL rīkojam īpašu tādu akciju. Ļauno garu aizbēdīšanas akciju. Un kā jums ir jāpiedalās? Tātad bērni, rekur būs. Jāsūta mums tāds zīmējums, ja, ar sevis uzzīmētu, vai tā būtu raganiņa, vai labā, vai varbūt sliktā, vai varbūt kāds vampīrs, ja? Vai arī mošķis, un visi savi darbiņi ir jāsūta mums uz Elijas ielu 17 Rīgu LV 1050. Vai jūs varat savus uzzīmētos darbiņus nest arī un atstāt MOL informācijas centrā? Jā, un kā mums sola gan Tirdzniecības centrs MOLs, gan arī mēs raidījums Tautas balss, katrs no jums saņems kādu īpašu dāvaniņu no veikala Piki Mondi. Jā, turklāt jāatzīmē, ka visi, kas būs uzzīmējuši kādu īpašo mošķīti, saņem šīs dāvanas, un darbiņus varēs ik viens apskatīt arī internetā www.mols.lv. Jā, aizbādīsim mošķus kopā. Noteikti, un, protams, arī parādīsim to visu raidījumā Tautas balss. Jā. Bet jau rīt rādīsim stāstu par rīdzienieci Antoņinu, kura saņēmusi nepārprotamu ziņu no debesīm.